Tu, 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 tu. Spedola Pictures piedāvā Sašas un Hektora ceļojums. Galvenajās lomās Saša un Hektors. Tik garlaicīgi. Es vēlētos padarīt kaut ko interesantu. Piemēram, doties ceļojumā pa Saules sistēmu. Ja vien man būtu pāris miljardi. Es zinu, es parunāšu ar to vīrieti. Viņš izskatās bagāts, ja nu viņš piekritīs mani finansēt. Sveiki, mani sauc Saša. Es vēlētos uzzināt, vai jums nav pāris miljardi, ko jūs varētu man iedot, lai es varētu doties ceļojumā pa Saules sistēmu. Sveiks, Saša. Piedāvāt, bet man nav pāris miljardi doties. Man ir kaut kas labāks. Es tieši pats taisojos doties ceļojumā šodien. Brauksim man līdzi? Ak, Dievs, jā! Tas būtu tik forši! Jau šodien? Jā, pie tā mums jādodas nekavējoties. Mēs izlidojam pēc 2 minūtēm. Nāc, skrienam! Uzvelc šo, Saša. Tas ir kosmonauta tārps. Šis ir vajadzīgs, lai tu varētu kosmosā pāelpot un nenosalta. Nu ko, kāpjam iekšā? Kamēr lidosim, pastāstīšu tev par raķetes uzbūvu un īpašībām. Raķete pamatā sastāv no 3 materiāliem – titāna, dzels un mūsu tikko atklātās vielas, kuru mēs vēl neesam paspējuši nosaukt – X-vielas. Raķetes korpus ir veidots no titāna, lai raķete spētu pārvarēt atmosfēru un materiāls neizkustu, kā arī, lai asteroīdi, kuri uztiecās raķetei, to nedeformētu. No dzels ir veidota vadības telpa un glabātuve, kā arī stiprinājumi, bet X-viela ir izmantota, lai izglabātu mūsu degvielu, antivielu, jo X-viela ir vienīgais materiāls, ar kuru antiviela nereaģē. Tagad paskatīsimies uz raķetes uzbūvi. Raķetei ir standarta uzbūve. Augšā ir izvietota vadības telpa, lai vieglāk raķeti vadītu un visu pārredzētu. Tālāk sako glabātuve, kur mēs glabājam mūsu izpētes robotus, ieročus, kā arī ēdienu, dzeramo, higienas preces un citas lietas. Lūk, šeit ir redzams dzinējs. Bet, ja mēs esam ļoti liels atāms, mēs izmantojam ļoti vieglu un efektīvu degvielu, antivielu. Mēs to glabājam īpašajā X materiālā, lai tā nesāk reaģēt pirms laika, jo antiviela reaģē pilnīgi ar visu, tādā gadījumā mēs prosti nomirtu. Tāpēc mums līdz ir 5 kg antivielas, ar kuras palīdzību mēs īsā laika periodā spējam aizceļot no Zemes līdz Saturnam, tad atpakaļ līdz Venerai un uz visām planētām nosēsties, un vēl tikt mājās. Dzinējs darbojas sekojoši. Neliels daudzums antivielas ar sūkni tiek pumpēts uz sajaukšanās trauku, tāpat brīdī uz turien tiek pumpēts arī skābeklis. Mēs izmantojam skābekli, jo tas ir viegls un ļauj raķetei būt vieglākai, līdz ar to kustēties vēl ātrāk. Kopā abas vielas sajaucās, reaģē un izgrūž milzīgi daudzumu enerģijas, kur tiek novadīta vajadzīgajā virzienā, līdz ar to pati raķete kustās pretējā. Un tā mēs kustinam raķeti. Antiviela tiek iegūta, sakopojot lielu daudzumu antidaļiņu. Tas tiek sakopotas vakuumā un noglabātas X materiāla traukā. Raķetes uzbūve ir ļoti vienkārša. Slīpā smala novada asteroīdu triecienu enerģiju uz sāniem, bet smailais gals palīdz pārvarēt gaisa pretestību un penetrētot atmosfēru. Vau, te ir tik skaisti un interesanti! Paldies tev, Hektor! Tas ļoti jauks cilvēks. Uz kuras planētas mēs piestāsim pirmās? Pirmais pieturas punkts mūsu ceļā ir Mars. Tā ir 4. planēta no Saules sistēma, mazāka par Zemi un tiek saukta par sarkano planētu, jo citreiz no Zemes viņu var redzēt debesīs kā sarkana zvaigzne. Te ir 3 reizes mazāka gravitācija, tāpēc tu varēsi palikties 3 reizes augstāk. Uz Marsa ir augstākais kalns Saules sistēmā, bet to mēs neapsiemosim, jo būsim citur. Sapsit, mēs jau esam nobraukuši 77 miljonus kilometru, bet tu to nemanīji, jo kustējāmies ar ātrumu, kas ir gandrīz vienāds ar gaismas ātrumu. Diemžēl es to nevaru pastāstīt, kā mēs to sasniedzam, jo tas ir firmas noslēpums. Bet visādā ziņā mēs dodamies ārā. Ak, Dievs, tas ir ciklonētietis! Bēgam! Tas bija tik tuvu. Labi, ka mēs izdzīvojām. Nē, Saša, tas nav tik vienkārši. Ceļojuma mērķis bija atstāt robotiņus, kuri pēta noteikto planētu, tās augsni, darīs un tā tālāk. Bet es nevaru atstāt 2 miljardus vērtu robotu šeit, ja zinu, ka viņu var iznīcināt šis radījums. Mums nāksies viņu nogalināt. Bet man bail. Nebaidies, Saša, man ir stroķi. Mēs paņemsim to līķi.
Protams, mums jāved paraugi uz Zemi, lai man zinātnieki to izpēta. Dosimies tālāk, mēs nedrīkstam daudz kavēties. Mūsu ātrums pašlaik ir 800 miljoni km/h, tādēļ līdz Jupiteram mēs brauksim vēl nepilnas 40 minūtes. A few moments later. Mēs esam jau klāt, Jā, tūlīt sāksim nosēšanos. bet kā mēs to paveiksim? Jupiters taču sastāv no gāzes. Nevasoties, man zinātnieki ir atraduši veidu, kā sasaldēt šo gāzi. Ar šķidras kābekļa palīdzību mēs izveidosim platformu, uz kuras mēs nosēdīsimies, bet esi uzmanīgs, jo, ja tu noklūps, tad kritīsi ļoti ilgi, un mēs nespēsim tevi izglābt. Labi, varam doties. Redzi, pat cik Jupiters ir pamatā no gāzes, mēs neko šeit nevaram izpētīt, bet mēs izgudrojām lidojošu robotu, kurš pētīs nokrišņus un jebkuras citas parādības, kuras šeit notiks. Šeit. Nekā nav un ir ļoti garlaicīgi dosimies uz Saturnu. Tas ir aptuveni 650. miljoni kilometru no šejienes un aptuveni 50 minūtes. Ja jūties piekusis, vari nosnaust. Eventually. Redzi jau? Ko? Saturnu, protams. O, jā, tas ir tik skaists. Arī Saturns ir no gāzes, bet šoreiz mēs mēs nosēdīsimies uz pavadoņiem. Mēs savērosim vairākus un izveidosim platformu mūsu kuģiem un pašiem. Arī es kaut ko zinu par Saturnu. Jā? Nu, ko tu zini? Saturna rādījus ir 9 reizes lielāks kā Zemei. Saturns ir otra lielākā planēta Saules sistēmā, un tas ir pieskaitams pie gāzes gigantiem. Tā kodols sastāv no dzelzs, bet apkārt ir tādas gāzes kā hēlijs un ūdeņradis. Vējš pūš ar ātrumu 1800 km/h, un tam apkārt ir kredens no asteroīdiem. Malacis, redzu, ka tu arī kaut ko zini par kosmosu. Šoreiz mēs izvietosim vairākas zondes un asteroīdu gredzena, lai var aplūkot Saturnu no visām pusēm un vērot, kas notiek uz tā virsmas. Mums vairs nav laika kavēties, dosimies atpakaļ uz kuģi un brauksim atpakaļ uz Venēru. Tur būs ļoti karsti, tāpēc uzvelk šo termo izturīgo kostīmu. Kapteini, aktivizē hiperlēcienu. Dodamies uz Venēru. Hektor, man šķiet, es tūliņ... Tas ir nenormāli, daudziem ir slikti pēc pirmā hiperlēciena. Venēra ir tikai nedaudz mazāka par Zemi, un temperatūra ir 426 grādi pēc Celzija. Tāpēc arī mēs apstāsimies šeit un tālāk dosimies reaktīvajām mugursomām. Kostīmu veidot no īpašā Y materiāla, kur mēs arī atklājam nesen. Tas ir ļoti siltumizturīgs un kūst tikai pie plus 800 grādu temperatūras. Iekšā ir speciāla dzēsēšanas sistēma, kas neļauj cilvēkam nomirt. O, te ir skaisti. Jā, bet lūk, ir īstais iemesls, kādēļ mēs šeit ieradāmies. Ak, Dievs, kas tas ir? Mums arī viņu vajadzēs nosist. Nē, Saša, tas ir mans draugs. Viņš mums pastāstīs pa Venēru. Venēra ir trešais spilgtākais objekts pie debesu sfēras. Tā nav pavadoņu, tā ir otrā planēta no Saules. Venēras masa sastāv 80% no Zemes masas un ir gandrīz tikpat liela. Attālums starp Zemi un Venēru ir 41 miljonus kilometru. Pateicoties siltumnīcas efektam, temperatūra uz Venēras var sasniegt pat 450 grādus pēc Celsija. Venēras simbols ir aplīts ar krustu. Paldies tev, vecais draugs. Mēs nu dosimies, bet es tev palūkšu pieskatīt šo robotu, lai tas mierīgi veic savu izpēti. Nu ko, Saša, dodamies atpakaļ uz mājām? Davai!
Nu ko, Saša, man jādodas. Tiksimies citu dienu. Ok. Ak, Dievs, šī bija labākā diena manā mūžā. Iešu visu pastāstīt mammai. Dum, dum, dum.